Šī pasākuma pieteikumā paustais nosaukums, kāpēc es nekad neiešu politikā, nav gluži precīzi formulēts, manuprāt, jo tas vārdiņš nekad tomēr īsti nav simtprocentīgi drošs. Nekad nesaka nekad, bet atskatoties uz visu, ko es esmu līdz šim sapratis par dzīvi un kā es jūtos šobrīd dzīvē, es varu pilnīgi noteikti teikt, ka politika mani, dienu neinteresē pilnīgi nemaz. Es esmu cilvēks, kurš par politiku interesējas ļoti maz un gandrīz nekad. Un jāatzīst, ka sagatavot tādu garu, izsmeļošu lekciju vai priekšlasījumu par tēmu, kas mani neinteresē, ir tiešām liels izaicinājums, un es to neizdarīju. Tā vietā es jums nesniegšu ne priekšlasījumu, ne lekciju, bet gan gluži vienkārši dalīšos vienkāršās pārdomās par to, kāpēc, manuprāt, politika nemaz nav tik svarīga un tik ietekmēt spējīga, kā varbūt dažkārt mums šķiet. Tātad, kas ir tas, kas man tik ļoti neinteresē politikā? Es gluži personīgi vispirms sākšu ar to, ka es nekad to neesmu jūtis kā aicinājumu. Ja? Un šeit es atsaukšos uz kādu tiešām gudru cilvēku, Maiklu Oakšotu, kurš to ir noformulējis tik precīzi, kā es diez vai to spētu. Viņš uzskatīja politiku par sekundāru un raujācību nodarbojumu ar kultūru, tradīcijām. Un viņš rakstīja, citēju, politika ir darbība, kas piemērota tiem, kuriem nav ne dārznieka talanta, ne spējas paupīt reliģisku mieru. Tad, lūk, es varu apliecināt, ka reliģisks miers ir viss, par ko es domāju caur dienu un tiecos pēc tā, un nekad to nesasniedzu, bet vismaz tiecos. Dārznieka talants piemīt manai sievai daudz vairāk nekā man, bet patīk uzrakt dārzu un galu galā vienkārši pastaigāties pa tādu un priecāties par Dievu radīto pasauli, kas ir tik skaista. Un kur vēl, protams, muzicēt koncertos un gatavoties tiem, būt kopā ar savu ģimeni. Ir tik daudzas skaistas un svojīgas lietas, ka politika manā galvā un manā laikā vienkārši neatlikt laiku jebkurā gadījumā. Un tās ir lietas, kurām es negribētu atņemt laiku, lai pievērstos politikai. Bet tas ir tāds pilnīgi personisks īpatnība. Es nezinu, varbūt, ka vēl kādam tā ir. Bet, protams, ka katram no mums ir kaut kāds antipātijas vai simpātijas attiecībā pret kādu lietu. Un šīm simpātijām vai antipātijām lielākoties ir kādi konkrēti pirmsākumi. Manai nepatika pret politiku pirmsākumi droši vien ir meklējumi tajā laikā, kad es vēl biju pusaudzis, un tie bija tie tumšie 90. gadi pagājušajā gadsimtā, kad es vēl tikai veidoju kaut kādu vispār savu sapratni par to, kas tai pasaulē notiek. Un, protams, lielā mērā ietekmējos no tiem pieaugušajiem, kas man bija apkārt un dažkārt diezgan aktīvi komentēja notiekošo. Un tas, ko es tur novēroju un sapratu jau tolaik bija, ka šī valsts, kas saucas Latvijas Republika, tiek ātri vien izzakta, un to izzoga politiķi. Tie sliktie, ļaunie, melīgie, savtīgie, riebīgie cilvēki, kuri ir vienkārši briesmīgi. Un viņi to dara un dara ļoti mērķtiecīgi, un tā lielākoties dažu veiksmīgu cilvēku rokās nonāk lielākā daļa šīs valsts resursus, kas tad arī ir tas cēlonis visai tā saucamajai labklājībai, kādā mēs dzīvojam arī pat labam. Droši vien, ka vēlākos gados tieši šis bija tas iemesls, kāpēc man tādas īpašas simpātijas radās par tādu ideju kā distribūtisms, ko pagājušā gadsimta pirmajā pusē tiek spoži un tiešām pamatoti formulēja izcilie britu rakstnieki Gilberts Keats Chestertons un Ilērs Deloks. Un distribūtismu pamatā ir tieši pretējais process nekā tas, kas notika Latvijā 90. gados, proti distribūtisms vēras, lai pēc iespējas lielākā skaitā valsts pilsoņu viņu īpašumā nonāktu pēc iespējas lielāki valstī esošie resursi. Tas nenotiek šeit Latvijā, protams, un par to ļoti žēl. Līdz ar to tā sajūta, ka tie politiķi ir slikti cilvēki, kaut kur dziļi iesakņojās manī, un tam visam šķiet tādu treknu punktu uz I pielika kāds gadījums, ko es atceros, kad bija pat apritējuši 18,
Un es biju uzsācis savu profesionālu mūziķu karjeru, spēlētams koncerts. Un pēc kāda liela koncerta ar orķestru es satikos ar kādu politiķi, kādu dāmu, kura man teica apmēram tā. Nu, talantīgs puisis, tu esi un ļoti smuki spēlē klavierus, malacis. Nu, tā, kad tu kļūsi vecāks un vairs nevarēsi tik labi paspēlēt klavierus, nu tad tev droši vien to koncertu būs mazāk. Nu, tad tev būs jāiet politikā. Tur tu varbūt tiksi pie sīlas, ja tev paveiksies, un tad tu varēsi tur pelnīt sev iztiku un labi iedzīvot. Un tādā brīdī es tā sažņaudzu dūris, esmu tā klusībā pie sevis nodomāju, ne, es vingrināšos kaut 12 stundas dienā, bet es nekad nenolaidīšos tik zemu, lai man vajadzētu iet politikā. Un pie tās domas es spītīgi turos vēl līdz šim, un tiešām katru reizi, kad es saņēmu kādu piedāvājumu iesaistīties politiskā darbībā, es atprotu, ka pagaidām vismaz man pašam šķiet, ka vēl tik slikts pienests es tomēr neesmu. Varbūt, ka tikai man pašam tā šķiet, un varbūt no malas labāk redzams, bet es tā spītīgi turos pie tā. Bet, tā visa rezultātā man izveidojās šis priekšstats, ka politiķi ir slikti cilvēki, un tas ir laikam neizciešams, acīmredzot. Jo pavisam nesen vēl šķiet, pagaidu, tas bija Vācijā pirms kādu koncerta. Es vakariņoju kopā ar pāris citiem kolēģiem, un mēs runājām tak daudz par pasauli, par Vāciju, par Latviju, tostarp arī par politiku, un es sapratu, ka mēs nākam no dažādām ideoloģiskajām nometnēm, teiksim tā. Taču apbrīnojamā kārtā mēs ļoti entuziastiski vienojāmies vienā konkrētā secinājumā, ka politiķi ir slikti cilvēki. Un tā es sapratu, ka šajā sašķeltajā sabiedrībā, kurā mēs esam tik polarizēti, ir tomēr kaut kas mūs vēl spēja vienot. Un tā bija šī atziņa. Diezgan bēdīga atziņa. Bet kādas tad ir sekas tā saukto slikto cilvēku, ja, piemēram, padomju okupācijas varas, kā politiski spēki ietekmē uz to, kā mūsu sabiedrība uztver politiku un tās procesus. Es pats atzīšos, ka esmu kritis par upuri tādai gluži instinktīvai sajūtai, ka politika un tā valdošā elite tie ir kaut kādi citplanētieši, kas ir kaut kur nolaidušies un mūs papecinājuši un okupējuši. Un, protams, tas ir kaut kāds tas domāšanas mantojums no padomju laikiem, kuros, būtībā tā arī bija. Taču līdz ar to mēs tā kā aizmirstam. Mēs to it kā apzināmies, bet instinktīvi mēs aizmirstam, ka patiesībā mēs taču demokrātijā kaut kādā veidā ietekmējam pašu politiku, vai ne? Un tā vajadzētu vismaz būt, es ceru. Un tas, cik precīzi konkrēta sistēma, vai tā partiju sistēma, vai jūsu partijas piedāvātā sistēma, kā tā atspoguļo pašu sabiedrības noskaņojumu, pašu sabiedrības vēlmes, tās ir detaļas, taču patiesībā jebkurā gadījumā sabiedrība ietekmē politiku, un politika nav kaut kas tālas un atrauc no sabiedrības, tā ir kaut kas atspoguļo pašu sabiedrību un tās procesus un tās vērtības. Sabiedrība patiesībā vienmēr ietekmē politiku. Ne tikai demokrātijā, bet arī citos netik demokrātiskos režīmos. Patiesībā sabiedrība ir tā, kas pieļauj to, ka tas notiek. Sabiedrība ir tā, kurai bieži vien trūkst drosmes pateikt, stop, pietiek. Jebkurā gadījumā sabiedrība kaut kādā ziņā, lielākā vai mazākā mērā, ir atbildīga par to, kāda politika tajā valda. Un kas no tā izriet? Redziet, tas ir interesanti, ka no tā izriet tāda aina, kas man ir dziļi iespiedusies apziņā. Iztēlojieties visu sabiedrisko procesu un politiku kopumā kā tādu upi. Un tā ir augštece un lejtece. Un šeit es gribētu nocitēt Andrew Breitbarta popularizēto izteicienu, kuram es 100% varu piekrist. Politika ir lejup pa straumi no kultūras. Citāta beigās. Māksla, medija un sabiedrības vērtības veido politiku, nevis otrādi. Tas nozīmē, ka ilgstošām politiskām pārmaiņām vispirms būtu jāmaina kultūras attieksme, jo sabiedrības noskaņojums virza pašas likumdošanas prasības un darbības.
Tā ir ļoti būtiska vīzija, kur mums vajadzētu atcerēties un paturēt prātā, ka politika ir tikai sabiedrībā valdošo uzskatu, vērtību, tiku atspoguļojums. Un tas nevar ietekmēt sabiedrību pašu vairāk, kā mūsu spoguļattēls var ietekmēt mūsu ikdienā, kad mēs paskatāmies uz spoguļattēlu. Ne visiem cilvēkiem patīk tas, ko viņi redz spogulī, un varbūt kaut kāds šīs atziņas var ietekmēt kaut ko mūsos, taču tas ir tikai attēls. Augštecē atrodas paša sabiedrības doma, pati sabiedrības doma, pašas viņas vērtības. Un tās ir daudz būtiskākas, un tās veidojas, tās kaut kas veido. Kas tad ir šis avots, no kura iztek visu šī, kas ietekmē gan sabiedrisko domu, gan politiku? Un šajā sakarā, ja mēs runājam par to, kas ietekmē pašu augšteci, un kas ir tā visa, tad arī politikas avots, un cik lielā mērā mazsvarīgāka un vājāka ir politika salīdzinājumā ar šo avotu. Par to domājot, man prātā nāk Tomasa Stērna Eliota rakstītais viņa darbā Piezīmes kultūras definīcija. Viņš ir rakstījis, sekojuši vārds, citēju, neviena kultūra nevar parādīties vai saglabāties citādi, kā viens saistībā ar reliģiju. Kultūra būtībā ir sabiedrības reliģisko uzskatu iemiesojums. Citāta beigas. Mēs gribētu domāt, ka mēs dzīvojam sekulārā sabiedrībā. Daži gribētu tā domāt, varbūt daudzi. Taču patiesībā cilvēkam piemīt dabiska tiecība uz reliģisku pasaules redzējumu. Līdz Dievu. Izstumjot Dievu ārā no šī pasaules redzējuma, mēs atdodam vietu kaut kam citam. Reliģijā mēs to saucam par sātanu, bet sekulārākā pasaulē mēs to varam saukt par dažādām ideoloģijām. Un šīs ideoloģijas ieņem Dieva vietu un līdz ar to veido pašu sabiedrisko domu un atspoguļojas politikā. Es, būdams no sirds kristīgs un konservatīvs cilvēks, uzskatu, ka ikviena ideoloģija būtībā ir kaitīga, ļauna un noteikti nevajadzīga. Tāpēc es tik ļoti turos pie konservatīvismu, jo tas ir kaut kas, kas nav ideoloģija. Tā ir pretīma ideoloģija, ikvienai ideoloģijai. Jo tā ir turēšanās pie kaut kādām vispārīgām, absolūtām pamatvērtībām. Tā ir apšaubīšana. Jā, daudzu progresu ideju apšaubīšana, un tas, manuprāt, ir ļoti būtiski un veselīgi. Bet kā tad šo galveno avotu un ar to saistītās vērtības mēs varam palīdzēt atkal ieraudzīt sabiedrībai šajā laikmetā, kurā neskaitāmies ziņu virsraksti un daudz vēl sliktāki uzmanības novērsēji traucē par to aizdomāties. Lūk, šis ir viens no iemesliem, kāpēc es jau 5 gadus neskatos, nelasu un neklausos ziņas. Un tieši tāpēc es būtu briesmīgs politiķis. Jūs saprotat, es būtu politiskais analfabēts. Ziņu virsraksti mūs neved tuvāk kaut kādai patiesībai. Tie neved tuvāk lielās bildes apjausmai. Tie ved prom no tās lielās bildes. Pa tādām drumstalām mēs ejam prom no tā centra, kurš visiem tāpat ir jau labi zināms, kuru mēs ik viens savā sirdī, savā sirdsapziņā un ar tiem saistītajā tikuma izjūtā atpazīstam un atpazīt jebkurā brīdī. Bet tas troksnis informatīvajā telpā, kas valda mums vienkārši vēr no tā prom un neļauj aizdomāties par to, kas ir visa notiekošā un sabiedriskās domas un līdz ar to arī politisko procesu avots. Un ja mēs neaizdomājamies par avotu, mēs neaizdomājamies vēl tā kaut ko, mēs neaizdomājamies par galamērķi. Par galamērķi, uz kuriem tas viss ved, un vai mēs patiešām ejam tajā virzienā, kas mums pašiem ir labs un veselīgs. Daudz par to es domāju. Šajā sakarā es ļoti gribētu nocitēt Friedricha Hayeka rakstīto, citēju, mēs reti saprotam, cik maz mēs zinām par to, kā darbojas mūsu sabiedrība. Un tāpēc politiskie mēģinājumi to uzlabot parasti beidzas ar tās sagraušanu. Tieši tāpēc, ka mēs reti zinām par sabiedrību kaut ko vispār, kā tā darbojas, mēs neaizdomājamies ne par avotu, ne par galamērķi. Un tas, manuprāt, ir diezgan postoši, jo jebkura ideoloģija, kas nevienmēr ir cilvēkam labvēlīga, var mums aizvest tādos neceļos, no kuriem mēs vairs nevarēsim
atgriezties. Tāpēc būtu liederīgi mazāk tērēt enerģiju, lai apsauktu mūsu politisko pretinieku rīcību un lai reaģētu uz viņu idejām. Un tā vietā mums vajadzētu mācīties no tā, cik veiksmīgi mūsu politiskie pretinieki ir pasnieguši savas idejas un ietekmējuši sabiedrisko domu līdz šim, gan pasaulē, gan šeit Latvijā. Viņi to ir izdarījuši ārkārtīgi meistarīgi, un lai cik ļoti es nepiekristu viņu idejām, es patiešām dziļi respektēju to, kā viņi ir panākuši savu. Viņi to ir pratuši ne jau politiskā ceļā. Politiskais ceļš viņiem ir bijis tikai gala rezultāts tam visam. Tas redzamais rezultāts, ko mēs redzam jau šobrīd, un kādu laiku ir šeit Latvijā. Tas process ir bijis pavisam cits. Tas process ir bijis sabiedriskās domas ietekmēšana, un viņi to ir padarījuši fantastiski pacietīgi, meistarīgi un ilgi un ļoti rūpīgi. Un viņiem tas ir lieliski izdarīt. Mēs tanī pat laikā varam stāvēt malā un riet uz viņiem, un būsim tikai tie suņi, kas rej uz to karavānu, kas vienkārši iet tālāk. Varbūt pārstāsim riet un terēt to enerģiju riešanai, bet tā vietā pavērosim, ko viņi ir darījuši. Tas viss, ko viņi ir darījuši, ir kā uz dēlnes. Viņi ir lieliski iefiltrējušies tajās institūcijās, kas veido sabiedrisko domu, kas to ietekmē lielā mērā. Šeit runā par izglītību, šeit runā par populāro masu kultūru, vienkārši par kultūru. Šeit runā, protams, par mēdiņiem. Tas nav nekāds noslēpums, bet to vienkārši no malas apstrībot un norājot, mēs neko nepanāksim. Mums no viņiem ir jānācās. Un tas ir ļoti laikietilpīgs un grūts un ilgs process, kuru mūsu oponenti ir paveikuši jau labi sen, un mēs esam stipri iekavējuši to visu procesu. Bet tas ir, manuprāt, vienīgais ceļš. Un ja jūs man jautājat, no kura punkta sākt, tad es jums teikšu tā, kamēr mums nebūs tādi jauni, atraktīvi, ļoti zinoši un erudīti cilvēki, puiši un meitenes, jaunieši, kas sociālajos tīklos, tādos kā TikToks, veido 15 sekundžu garus, izsmeļošus, ļoti precīzus un prāpīgus video par vērtībām, par tām vērtībām, kas mums visiem ir svarīgas. Jā, konservatīvām vērtībām, tradicionālām vērtībām. Kamēr mums nebūs šādi jaunieši, nekas nemainīsies. Tas ir tas atspērienu punkts, bez kura es neredzu ietekmi kaut kādām ilgtermiņu pārmaiņām. Es to vienkārši neredzu. Ja jūs pazīstat tādus jauniešus, aiciniet viņus kaut ko tādu uzsākt. Es personīgi nepazīstu tādus jauniešus. Man tā. Varbūt es esmu vienkārši no citas paules. Taču tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti būtiski. Un redziet, mums patīk spēlēt godīgu spēli. Piedāvāt savas idejas tajā kopīgajā ideju tirgus laukumā. Un saukonzēt debatas, ieklausīties pretargumentos, bet vai mūsu oponenti kādreiz ieklausās pretargumentos? Vai debašu laikā jau kāds no viņiem ir atzinis kaut kādus savus maldus varbūt? Ja nē, tad varbūt ir vērts padomāt. Vai ir kāds cits, efektīvāks veids, kā piedāvāt sabiedrībai noteiktas idejas, kuras pašlaik nekur neizskan ārpus, piemēram, šādā telpā. Es, kā pilnīgi neatkarīgs, ārpus politikas esošs indivīds, ar konkrētiem uzskatiem un vērtībām, uzskatu, ka es varu dot savu pienesumu politiskā procesa augšteces, jeb sabiedriskās domas ietekmēšanā. Jā, un tieši ar to, ka es neiesaistos politikā, ar to, ka es esmu vienkārši pilnīgi neatkarīgs, ne ar ko nesaistīts cilvēks, kuram neviens nemaksā un kuram neviens nestāv aiz muguras, kurš vienkārši pauž savu viedokli un savus pārdomus par notiekošo. Nebūdams saistīts nekādā veidā ar politiku. Un arī šie manis iztēlotie jaunieši sociālos tīklos, arī viņiem nevajadzētu būt saistītiem ar kādu politisko spēku. Viņiem vajadzētu būt cilvēkiem, kas ir it kā no malas, cilvēkiem, kuri ir vērotāji. Jo no malas, piedodiet, bieži vien varbūt ir labāk redzams. Un, manuprāt, tik viena individu idejas izskan ticamāk un pārliecinošāk tieši ārpus politiskas darbības. Tāpēc, ka, kā jau es teicu, politika pat par sevi ir
jau 30 gadu laikā šeit Latvijā sevi tā diskreditējusi, ka darbība tajā jau pati par sevi liecina par to, ka cilvēks nav īsti tīrs. Diemžēl tāds priekšstats ir, pat ja tas neatbilst patiesībai, bet tas ir priekšstats. Un līdz ar to varbūt, ko vajadzētu padomāt par kādiem citiem alternatīviem veidiem. Kā darboties, kā sludināt. Jā, sludināt kaut kādas noteikti tipu vērtības, kuras ir spēcīgas, bet kuras mēs vienkārši nekādā citā veidā nedzirdam. Man, kā individam, kam patīk brīvi un patstāvīgi domāt, arī vienmēr šķiet smulsinoši, ka brīdī, ja es kļūtu par kāds politiskas partijas biedru, tas, ko es teiktu, vairs netiktu uztverts kā manas domas, bet kā visas partijas viedoklis. Līdz ar to es justos mazāk brīvs savā domā un savos politiskajos, publiskajos komentāros. Un līdz ar to arī man pašam zusta ticība tam, ka es spēju kaut ko patstāvīgi novērtēt šajā pasaulē. Man tas nepatīk, un līdz ar to es pats personīgi nekad politikā neiesaistītu. Tad mēs gribētu noslēgt visu šo īso bezrunu ar kādu izteicienu, ko 17. gadsimtā ir rakstījis Andrew Fletchers, un kas tiešām lieliski izsaka to, ko es jums vēlējos pateikt. Citēju. Dodiet man iespēju radīt tautas dziesmas, un man nerūp, kas rada tās likumus. Paldies. Tā. Es kā parasti ar daudzām lapiņām un to pārmetu. Tātad, cik es saprotu, šeit mēs visi esam pulcējušies tiem, kuriem vairs rokas neklaus un klavieres spēlēt neizdodas. Prieks redzēt mūsu vidū kādu, kuram vēl izdodas savā nozarē kaut ko vērtīgi darīt. Bet tātad pašā sākumā es atļaušos uz to, jo mēs esam pazīstami kādu labu laiku. Un pašā sākumā teici, ka tajā uzstādījumā, kāpēc es nekad neiešu politikā, vārdiņš nekad ir iespējams liekas, tad jautājums ir, protams, kādu? Nu, tā kā tie pirksti neklausīs. Nē, es domāju, ka ir vienkārši bezatbildīgi tā kaut ko apsolīt, nu kā pilnīgi nekad. Un es negribu būt bezatbildīgs, tāpēc es izvairītos no tā vārda nekad, bet godīgi sakot, es nespēju iztēloties situāciju, ka es ietu politikā. Tu aprakstīji, ka tev patiktos, vai tu citēji Maiklu Oakšotu par politiku kā sekundāru un garlaicīgu nodarbi, kas ir paredzēta cilvēkiem, kuriem nav dārznieku talants un kur nespēja baudīt reliģisku mieru. Kā tev šķiet, kurš nodrošinās šos te apstākļus, kuros var baudīt reliģisku mieru un dārzniecību bez, nezinu, bumbām, bez zagļiem? Jā, protams, politika vienmēr sola mūs pasargāt no kaut kā, ne? Ir tāda lieta, jā. Un ir daudz un dažādi bubuļi un problēmas, no kuriem vienmēr mūs var pasargāt tikai un vienīgi politika, loģiski, ne? Nē, bet tas ir pavisam nopietns jautājums. Tātad, kura ir tā sabiedrības daļa, kas uzklausīs šo te augštecē tapušo vēstījumu un viņu materializēs sabiedrības organizācijā, institucionalizācijā? Pilnīgi nopietni atbildot, es gribu atgādināt, ka es brīdi neuzskatu un savā uzrunā arī neminēju to, ka politika vispār nav vajadzīga un ka politika nav vajadzīga nekādā gadījumā. Es paudu kaut kādas savas personīgās negatīvās izjūtas attiecībā par politiku un tāds tas vēl valsts. Kas attiecas uz to, ka politika, protams, ir nepieciešama cilvēki, kas tur iet, tas ir pilnīgi skaidrs. Es vienkārši gribēju kliedēt šo ilūziju, ka politika ir tā, kas vispār kaut ko ietekmē. Politika ir tikai tā, kas atspoguļo un izpilda sabiedrisko domu un sabiedrisko vēlmi. Labi. Es te pierakstīju visas tās trakās lietas, ko tu teici. Tagad lēnām pārbaudīsim. Tātad tas varbūt ir vairāk bērnības iespēja, bet tātad politikā ir tikai slikti cilvēki. Jautājums, vai eksistē labi cilvēki? Neeksistē labi cilvēki, ne. Eksistē drusku un labāki cilvēki. Es sevi nepieskaitu noteikti labi cilvēki, mēs visi esam nepilnīgi grēcinieki, tas ir skaidrs.
Bet no tā vēlme un tā motivācija, vismaz tā, ko es redzēju 90. gados, tajos politiķos, tā noteikti nebija tā labākā un noteikti nekādā gadījumā tautai kalpojošā. Iespējams, ka tā, bet man personīgi 90. gadi saistās ar politiķu daudz augstāku kompetences līmeni nekā mūsdienās. Viņi meistarīgi darīja to, ko vēlējās izdarīt. Tas ir fakts, tur man piekrīt. Tieši tā. Bet tātad tu aicināji mūs iztēloties upi, kur patiesais tas politiskais noskaņojums vai virzība, politiskais tādā ziņā, ka tautas izvēle, kurp doties, patvaļīgi izvēle, es to saucu, ka tas rodas kultūrā, mākslā. Interesanti, kas Latvijā sponsorē kultūru un mākslu? Ar vārdu kultūru es nebiju domājis, tā kā teātra, baleta, operas un tam līdzīgi kultūra kā sabiedrības izpausme, sabiedrības noskaņojums, vērtības, kas valda sabiedrībā, un parašas, kas valda sabiedrībā, tradīcijas, kas valda sabiedrībā, uzskati un bailes pēc skaitā, kas valda sabiedrībā. Tā ir tā kultūras sastāvdaļa, kas veido pašu sabiedrības uzskatus un noskaņojumu un sabiedrisko domu. Bet vai nav tā, ka visa Latvijas, pieņemsim, mūsu kultūras ministri, izglītības ministri, vai viņu pastāvēšanas būtība nav veidot šo te kultūru vai uzturēt? Jā, tā ir liela problēma. Kultūras ļaužu aprindās šī te atkarība no valdošās elites, jo, protams, kultūras joma, ja mēs saprotam, klasisko mūziku un tam līdzīgas lietas, nespēja pastāvēt tirgus apstākļos. Tas vienkārši nav iespējams. Uz klasiskās mūzikas koncertiem neplūst klausītāju masas, kā tas ir uz popmūzikas koncertiem. Bez atbalsta, vienalga kāda, mēs nespētu eksistēt. Latvijas apstākļos tas atbalsts nāk no valsts. Vismaz tiem, kas saka visu to, kas valstī patīk. Bet vai tad neiznāk tā, ka mēs varētu ietekmēt kultūras un izglītības politiku un izmainīt to, kas notiek Augštecē? Izmainīt to, kas notiek Augštecē? Var, bet ne caur politiku noteikti. Es tam neticu. Es tiešām neticu šeit no augšas uz apakšu darbībai. Man šķiet, ka viss tomēr sākas no tās apakšas, no tām sāknēm, un kas tur augšā ir. Es neticu. Bet, To var ietekmēt īslaicīgi, bet ilglaicīgām pārmaiņām ir nepieciešams sabiedrības noskaņojums, kas jau sen ir, kā to mūsu oponenti mēdz teikt, gatavināts. Jā, vēl viena lieta, ko tu teici, iespējams, es neprecīzi citēšu, tātad politika ir valdošo ētikas normu noskaņu atspoguļojums tikai attēls. Pati sabiedrības doma ir Augštecē, man jau bija šī sajūta, kuri tu ir Augštec un kur ir Veitec, bet, var sakot, attēls, tā īstenība ir kaut kur ne tur, kur mēs uz viņu skatāmies, ne tur, kur mēs par viņu balsojam. Un tad man tāds jautājums, es jau zinu uz viņu atbildi, bet tik un tā, vai tad politiķis nav tas, kurš mēģina, man nepatīk tas vārds, bet uzlabot sabiedrību caur tās ievirzīšanu ražīgā gultnē, un īstenībā nav nekādas realitātes, bet ir tikai politiķu, viņa tās ievirzīšana tieši tāpēc, kā tā tevis aprakstītā kultūra faktiski, izmanto mūsu kaut kādas dabiskās vājības un ievirza mūs noteiktās, materiālismā. Tā politiķi taču var arī virzīt mūsu konstruktīvākās gultnēs, ne? Viņi var to mēģināt darīt, bet ja sabiedrība nebūs tik gatava un nebūs līdzīgā noskaņojumā, tad tas ātri vien izgāzīsies. Labi, nesanāk man tev pārliecināt. Bet tātad tas, ko tu aprakstīji, tas tu runāji, protams, par sevi personīgi, un radās iespējas, man te pierakstīts jautājums, bet kā ir dzīves sabiedrībā? Jā, tas bija saistībā ar medijiem, kad 5 gadus nepatērēja, vairāk labs vārds patērēt medijas. Un kas tad mūs veido kā sabiedrība, ja mēs katrs principā skatāmies uz pilnīgi individualizētu burbuli socmēdijos un citos kanālos un nav nekā, uz ko mēs skatāmies visi kopā? Kas tad mēs šeit esam? Ziņas es nepatērēju tāpēc, ka, manuprāt, manas smadzenes jau ir pietiekami tīras un tā nav nepieciešams kalūšana. Kas attiec uz sociālajiem mēdījiem, es nepatērēju informāciju tajos vispār.
no Facebook es esmu izcēsies jau gadiem ilgi, un tas, ko es patērēju Instagramā, ir lielākoties kaut kas saistīts ar mākslu, kultūru vēsturi. Kas attiec uz burbuļiem, burbuļi var pārplīst jebkurā brīdī, un tos pārplīst var diezgan viegli. Tā informācija, ko es patērēju, ir grāmatas. Tā ir rietumu civilizācijas klasika. Tās ir mūsdienās rakstīts esejas par daudz ko, par vēsturi. Arī tam dažkārt par politiku. Arī tam par mākslu, mūziku, jebko. Tās ir kaut kas tāds, kas man palīdz saprast to lielopildi, kas ir mūžīgi patiesībā, kas ir nemainīgi, cauri laikiem, cauri gadsimtiem, lai es spētu konkrētajā brīdī, kad notiek kaut kāda problēma, vai kad notiek kaut kāda organizēta problēma, noorientēties tādā. Un tajā noorientēties var tikai ar šo te lielās bildes skatījumu nedaudz no malas, ārpus jebkādiem burbuļiem. Tava recepte izklausās labi, bet vai gadījumā nav tā, ka tu, un es nerunāju par tevi personīgi, runāju vispār par šo te variantu, var teikt, nelikties nezinis par lietām, kurām mēs attiecīgi nevaram nekādīgi ietekmēt un mēģināt atrast to savu klosteri vai būdiņu mežā. Un vai nav tā, ka pirmkārt tu dzīvo uz kaut kādu iepriekšējo, nezinu, ieguldījumu kredītu, kurš lēnām iztērējas vienā brīdī, kā mums nesen notika, tātad tālmācība tiek atcelta, mājmācība jau laikam kādu laiku ir atcelta. Vienā brīdī tu vairs nenosaki, kur tavu mājas sienas, tā teikt, ir. Bet kas tad atcer šo tālmācību, mājmācību un daudz ko citu? Sabiedrības spoguļus. Mēs dzīvojam šādā sabiedrībā. Bet tas ir katastrofāli. Bet tātad 18. gadā saimā bija, arī šajā saimā, tātad 18. tas bija 13. saimā laikam, un arī 14. saimā faktiski ir, tā saucamo konservatīvo spēku vairākums, viņš tikai nerezultējas konservatīvā koalīcijā. Un tātad tie cilvēki, kas, pieņemsim, 13. saimā ievēlējās ar konservatīvo nosaukumu, viņi jau beigās nobalsoja nekonservatīvi. Un tātad mums vajadzētu prasītos aizvietot viņus ar tādiem, kas tomēr nobalso īstajā brīdī par to pareizo lietu, ne? Kurš to darīs, ja ne tu? Bet paskatīsimies pēdējo dažu vēlēšanu rezultātus. Vai tiešām tik ļoti konservatīvi tie rezultāti? Ne, viņi ir vairāk nekā 50% tie, kas sevi dēvē par konservatīvu. Viņi, protams, aiziet pēc tam kopā ar tādiem, kuriem ir vienalga, kurā virzienā. To taču visi zina, viņi to dara nemitīgi. Viņi nemitīgi aiziet kaut kur citur, un viņi tomēr atgriežas tajā saimā, vai ne? Tāda tauta ir mierā ar to, ka viņi tā dara.